Čau Čau visiem! visiem! Čau! Kā jau zinat, kā ir jaunas iespējas uzreiz, pirmais, ko mēs darām, uzreiz liekam jaunu video, lai jūs nenokavētu. Un tagad ir jauna iespēja, kas ir Aster. Noteikti jau esat dzirdējuši šo, un es arī tūlīt nošērošu ekrānu, lai jūs arī saprastu, par ko mēs runājam. Jā, un es uzreiz piekomentēšu, ka tas nav tikai lokāls Aster hypes, tas ir pilnīgi uz visiem perp deksiem, future deksiem, necentralizēti, kā parasti tur Bybit, Binance ar KYC, ar e-mailu un tā tālāk, bet šitie pilnīgi decentralizēti tikai ar jūsu maku piekonektēt un varat tur uzreiz treidot ar leverage un tā tālāk. Tā kā šitais te narratīvs uz visiem perp deksiem tagad ir milzīgs un hypes milzīgs, un jā, Aster, protams, pirmajā vietā, jo tur ir, kā lai pateikt, viņiem ir tāda saistībā ar Binance un CZ līdzdibinātais vai galvenais dibinātais Binance, viņš tā kā ieinteresants šitajā te deksā, hypot un piesaistīt vairāk volume un tā tālāk. Jā, tieši tā. Visi runā par šo Aster monētu, bet tas tiešām nav tikai tāpēc, ka viņa ir kaut kāda random monēta. Tas ir tiešām hypes ir ap viņu. Un noteikti arī nav tāpat vienkārši, un arī paskaidrosim, kāpēc. Un mēs jau šeit arī, kur redzam CoinGecko, ka viņš pie trendiem ir pirmajā vietā. Un arī šeit, tātad mums ir Telegram grupā, ja jūs esat, jūs jau pamanījāt, kad viņiem ir stage 2, kur var nopelnīt potenciāli ļoti milzīgu airdropu. Un es varu teikt, ja jums patīk tradings, vai ja jūs treidojat, īpaši, ja jums patīk treidot, kas nav centralizēta birža, kas ir pats labākais, manuprāt, tad varam izmantot šo Aster, kur mēs varam tātad potenciāli treidot kā visu laiku, un otrs ir tātad nopelnīt. Tu varbūt Artur var padalīties, kā bija pirmajā stage'ā, cik bija jāizdara, kas bija jāizdara, kā nopelniet, cik daudz nopelniet, varbūt šādu informāciju tu zini. Jā, tad tagad notiek otrais stage, līdz 5. oktobrim vēl var piedalīties. Pirmajā stage'ā varēja nopelnīt vismaz par vienu treidu, varēja visiem iedeva pa 1600 tokeniem, tagad tas sanāk vairāk nekā $3000 vērtībā airdrops tikai par vienu treidu. Un, protams, tie, kuri tirgoja volume tur miljoniem, viņi saņēma tur 10 000, un, protams, tur top maki pat miljoniem dolāru vērtībā airdropu saņēma. Tāpat kā bija ar Hyperliquid, tur pat 100 miljoniem dolāru vērtībā airdropu varēja dabūt. Tāpat arī šeit, protams, tad, jā, vēl ir laiks. Un šitais te ir tikai otrais stage, un viņiem ir vēl ļoti daudz tokenu airdropam. Tā kā pirmais airdrops bija tikai 8% no tokena supply, un vēl viņiem ir paredzēti apmēram 70% no tokena supply airdropiem. Tā kā viņi var taisīt šos jaunus stage katru nedēļu, katru mēnesi un izdalīt tur pat 1%, un tagad ar šo market cap milzīgie X var taisīt tur uz jūsu patērēto komisiju līdz pat 10X. Pavisam vienkārši, jā. Un ja jūs treidosiet pat plusā un tikai uz Aster, tad vispār win-win. Jūs paliksiet ar profitu un vēl dabūsiet airdropu. Vai jūs varat ar vēl kaut kādu perp deksu, kur vēl nav tokena, piemēram, backpack, atvert tur longo, atvert Aster shorto, un tā ar delta neitrālo pozīciju farmēt tikai vienīgi airdropu, tā kā bez riska pilnīgi. Kāds pats izvēlas, kā viņam treidot, bet, jā, jūs varat arī šo Jā, izmantot. tieši tā. Un kas man patīk, un es domāju, kas patīk pilnīgi visiem, tie, kas jebkuri ir pildījuši kādu airdropu, mēs nekad nezinām, pārsvarā nekad nezinām, kad tas varētu būt, un visiem ir apnicis, un cik tur var spaidīt, un gadu, 2, 3, tad plus šim ir tātad jau pat zināms datums, kad tad mums ir tātad šis airdrops. Pareizi, Artur? Jā, stage 2, deadline 5. oktobris. Jā, super. Tātad īsumā, kas tad mums ir jādara? Vispār
varbūt atceraties, ka bija šī Arkham birža, es gribētu teikt, šis ir tas pats tikai reiz 5, tā kā ja jūs nopelnījāt tur, manuprāt, ļoti labi vai virs $1000, tad šeit arī mierīgi varēsim nopelnīt. Protams, ir kaut kādi riski, kas ir jāsaprot, jūs varat zaudēt savu kapitālu, mēs varam varbūt nesaņemt tik lielu ārdapu, kā mēs varbūt ceram. Protams, ka tas ir jāsaprot, neviens nesola, un tad jau te visi mēs varētu taisīt 100 kontus, bet es noteikti piedalīšos, un es uzskatu, ka šis ir tā riska vērts. Un ko tad mēs varam darīt? Obligāti tātad pievienojamies caur šo saiti. Kāpēc? Tas nav, lai mēs, piemēram, saņemtu kaut kādu referālo vai ko. Tas ir tāpēc, ka tātad mēs varēsim saņemt kā komanda kopēju airdropu. Varbūt tur var arī paskaidrot, kamēr es eju iekšā. Jā, tur var redzēt, tur ir team sadaļa, un jums krājas tāpat kā jūsu parastie pointi par tikai jūsu volume. Tā arī komandas volume ar komandas pointiem, un jā, vēl pagaidām nav informācijas par to, kā būs sadalīts šitais te airdrops, bet noteikti jākrāj arī šo komandas pointus, lai varbūt tas būs kā multiplikātoru uz jūsu pointiem, varbūt tas būs kā vēl viens airdrops, to mēs nezinām, bet noteikti, jā, labāk to, ja ir tāda iespēja, tad vēl ar team pointiem. Jā, es arī piekrītu, ka jūs noteikti daudz vairāk nopelnīsiet, ja jūs būsiet tā kā kaut kādā komandā, vai tā ir mūsu, vai tā ir cita, tas nav svarīgi, to jūs paši droši varat izvēlēties. Bet jā, ja jūs vēl neesat, jūs noteikti varat pievienoties mūsu kripto numuru 1 komandai, tad atverot šo saiti, vai arī manuāli ierakstot šo kodu, kas arī šeit Artūram ir ierakstīts, tad mēs varam pievienoties šeit. Un kas mums ir nepieciešams? Tātad, lai piedalītos vispār, protams, ka mums ir nepieciešama kaut kāda naudiņa un decentralizēts maks. Šajā gadījumā es jums rādīšu ar MetaMasku, bet tas var būt arī Rabi valūts, kā pieņemsim. Tātad ejam uz saiti, spiežam redeem invite code, tad, lai es uzreiz automātiski pievienotos tātad kripto numuru 1 komandai, šajā gadījumā, kā jau minēju, MetaMasks, ļoti iespējams varbūt arī ar Phantom vai ar tur, ja? Jā, droši vien ar Backpack Phantom, jo tur var arī uztaisīt depozītu Solana tīklā. Tad spiežam send request, jāapstiprina maciņā, ļoti vienkārši. Confirm. Un viss, tas arī ir viss. Mēs varam sākt treidot. Pavisam vienkārši, reku jau ir pilnībā izcelta šī sadaļa, airdrop sadaļa, kur tad mēs varam sekot visam līdzi, arī šai punktu sistēmai, kur tad mēs varam redzēt šo mūsu apgrozījumu un punktus, ko mēs sakrājam. Un kā jau Artūrs minēja, arī tātad šajā komandā mēs varam tātad redzēt, kur tad mēs esam un kādu varbūt plusu esam gūši. Tā kā, jā, pavisam vienkārši tāpat kā jebkurā biržā, kas mums ir nepieciešams, tātad mums tā naudiņa nepieciešama uz maciņa, un mums viņu nepieciešams depozitot, tātad pievienot. Spiežam depozit, manā gadījumā tas ir Arbitrum tīklā, apstīsimies, un tātad, jā, esmu ieskaistījis kaut kādus USDC, kas var būt arī noteikti, šeit USDT, Ethereums, tā kā noteikti var pārbaudīt katrā, un pieejamie tīkli šeit var redzēt. Tātad, jā, ir Solana, tātad arī no Phantom maciņu to var darīt. Arbitrums, Ethereums un BNB. Tā kā, jā, šajā gadījumā es to darīšu no Arbitruma, tātad es pieņemsim kaut kādu noteiktu summu pievienoju. Protams, ka man ir jāapstiprina tas, šī darbība. Tātad apstiprinam. Tā, šeit ieliksim. Tātad es likšu 1000, apstiprinu. Un tātad transakcija ir apstiprināta un spiežam depozit. Un tātad mums $1000 ieliksim šeit. Un apstiprinām. Un pa lielam tas arī ir viss. Mēs varam mierīgi iet un treidot. Un ir, protams, daudz un dažādas šīs monētas. Bet kas ir svarīgi tieši, ja jūs domājat par airdropu, ja jūs nerunājat tieši par to, nezinu, ka jūs tur vēlaties te treidot. Protams, ir kas treideri arī šeit var mierīgi treidot un ļoti labi nopelnīt.
Bet noteikti vairāk fokus ir uz airdropu, jo, kā jau Artūrs minēja, var būt ļoti liels airdrops. Un ko tad vēlos es personīgi, ko es darīšu? Protams, katram stratēģija būs savādāka. Es vēlos veidot pēc iespējas lielāku šo apgrozījumu. Tātad, pieņemsim, ja man ir $1000, ko es varu darīt? Es varu tātad spiešu šo, kur te ir, tātad, jā, perpetuāli. Jā, vispirms tur transferē, tev ir viņi spot accountā, un tev jātaisa transfer uz, jā, tur liek, tur, kur deposit, withdraw, transfer, tur, kur account. Šeit? Nē. Tur lejā. Man liekas, ka viņš jau ir portfolio, es taču varu. Jā, portfolio arī var, jā. Nē, man vieglāk būs uzreiz spotā. Tad es spotā, tad es gribu samainīt USDC pret USDT. Tā varbūt viņi man vēl nav ienākuši, vai? Nē, paskaties portfolio. Jā, šeit arī uzreiz varēs redzēt visu statistiku jūsu, un tūlīt arī pastāstīsim vēl daudz foršas features, kas šeit ir, kas ir, man kā traderim ļoti, ļoti patīkamas. Tātad, jā, iespējams. Labi, gan jau pēc laiciņa ienāks. Interesanta feature, ko es uzreiz gribu pateikt. Tātad man kā traderim, protams, kad šī nauda tātad ieskaitītie $1000, stāv tāpat vien, vai ne? Un kas šeit ir ļoti interesanti, tātad, ko Artūrs arī ar mani padalījās, tātad ir šī funkcija, kad mūsu stablecoin, kuriem mēs treidojam, protams, ka mēs neliekam viņus uzreiz visus, vai ne, treidā, kas ir pilnīgi normāli, jo mūsu portfels, pieņemsim, $1000, mēs netreidojam uzreiz visiem $1000, lai mūs nelikvidē. Un interesanti ir tas, ka ar to naudu, ar kuru mēs netreidojam, viņa tajā pašā laikā mums pelna procentus. Tātad mums ir noteikti procenti gadā, un varbūt ar to var padalīties, kur tad mēs to varam izdarīt un kā. Jā, vispār, kā es to uztaisīju, tur pēc depozita viņš man piedāvāja to funkciju uzreiz swapot uz USDF, bet var arī caur portfolio, tur, kur, vai more, un tur USDF, un šeit var mintot uzreiz šo USDF no jūsu USDT. Tā. Jā, tād kā man ir USDC, es to, protams, ka nevaru darīt, bet tas ir pavisam vienkārši. Šajā gadījumā man būtu USDT, es ielieku, pieņemsim, šos 1000 USDT un apmainu vienkārši pret USDF. Un jebkurā brīdī mēs varam tātad šajā pašā vietā, sadaļā redeem, atlikt viņus atpakaļ. Tā kā tas nav tā, ka mēs pazaudējam viņu vai ko, tā kā mēs mierīgi to varam izdarīt. Pastīsimies, kur tad var būt. Tā var būt tīkljām, nē. Tā tad... Tā, mēs visu atradām. Jā, viss kārtībā. Tie, kas depozito, tie nesatraucās. Man šeit bija atstāts BNB tīkls pie portfolio. Vajag nomainīt jūsu tīklu. Tā kā viss kārtībā, lai ietaupītu laiku, mēs šo video ātri nopauzējām. Tātad viņš man šobrīd uzreiz ir perp šajos trading portfelī. Ko mēs varam izdarīt? Protams, mēs uzreiz varam ņemt un treidot. Spiežam perpetuāli. Reku man uzreiz viņš rādās. Atceramies izvēlēties jūsu tīklu gadījumā, ja nerādās. Un mēs uzreiz varam likt šos treidus. Tātad atceraties, ka mēs tāpat kā jebkurā arī centralizētā biržā, tāpat arī šeit decentralizētā, mēs varam mainīt šeit gan market, limit, stop limit, šos cross, tātad vai tas ir isolated vai cross, tātad, un, protams, arī varam likt leverage. Te ir līdz 100 leverage. Un kā jau es minēju, tas mans mērķis būs uztaisīt apgrozījumu. Bet es domāju, ka, protams, ka tādi kā es, kas mēģinās fermot, pelnīt šos punktus, būs ļoti daudz. Un es domāju, ka drošības pēc, ko es iesaku, ir, protams, ka netaisīt tā, ka
atveram, aizveram. Nu, paskaties nedaudz pēc tehniskās analīzes, nu, paturat to treidu kaut vai pusminūti, lai nav gluži tā, ka jūs pēc tam izskata un var redzēt to, ka jūs tikai un vienīgi punktu dēļ atnākat. Jā, protams, ka mēs labi nopelnīsim, bet ir jāsaprot, ka ir tāds risks arī, ka pieņemsim jūsu profilu var atzīt kā varbūt negodīgu vai sauksim to tā, un varbūt nepiešķirt šo airdropu. Tā kā būsim soli priekšā viņiem, un es domāju, pat ja jūs šo airdropu vēlties, labāk ir paturēt šo treidu, un ko es varbūt iesaku, ir treidot šo pašu bitcoinu, kas ir mazāk volatāls. Tas nozīmē, ka jūs nevarat tur īsā laikā zaudēt lieki līdzekļus. Tā kā, kas ir jāsaprot, ja es pat šo volumu taisu, jeb šo apgrozījumu, un pat ja man šie treidi būs pa nulēm, ir jāsaprot, protams, ka komisijas tāpatās būs. Tā kā no šeit mēs mierīgi varam patērēt šīs komisijas, un es pieņemsim taisīšu apgrozījumu, kas ir 1 miljons, un jums varbūt liekas 1 miljons baigi tie, kas nav treidoši. Bet ja jūs saprotat, kas ir leverage, tad ar 20 leverage ar vienu treidu atver aizver, tie jau ir 20,000. Tā kā ļoti elementāri, vēlreiz iesaku, nedarīt tā, ka tiešām atvērt aizvērt, un varbūt nedariet to vienā dienā, bet varbūt līdz tam 4. laikam, vai 5. šis oktobris, līdz tam mēs pataisam šos treidiņus, lai izskatās mūsu profils tāds legit un lai viss ir kārtībā. Tā kā, pavisam vienkārši varam intereses pēc, lai jūs arī redzat atvērt šo treidu, tad izvēlaties, cik daudz jūs liksiet. Tātad tūlīt apstiprināsim. Vienkārši atvērsim, aizvērsim, lai jūs arī mākat aizvērt šo treidu. Un, protams, ka mums ir izvēle, vai nu mēs ejam longā vai shortā. Šajā gadījumā spiedīsim longu. Un redzam, mums atvērās treids, ko mēs varam darīt. Protams, ir tātad viņu aizvērt, gan ar limit orderi, gan ar market orderi. Mums redz arī likvidāciju cenu gadījumā, ja kaut kas notiek. Bet, protams, ka mēs šo treidu neturam līdz likvidācijai. Un, tikpat vienkārši mēs varam spiest tagad close out un apstiprinam. Un tajā brīdī viss, tad, kad jūs esat apmierināti, kad jūs esat plusā vai mīnusā vienalga, vai jūs esat kaut kādas domas mainījuši, jūs ļoti mierīgi varat šo treidu aizvērt. Tā kā ļoti vienkārši. Kaut kas ar tur vēl ir, kaut ko es aizmirsu pateikt? Jā, par USDF, tad kā no PERP accounta vispirms transferu uz spot accountu, un tur var paņemt šo USDF, un tad atpakaļ šo USDF var ielikt future accountā, un tad jūsu likviditāte vēl, vēl papildus APR peļņā tikai par turēšanu šo USDF būs. Jā, tieši tā. Mēs tātad labajā stūrī lejā transfer poga, un rekur, viens klikšs man pat nebija makā jāapstiprina. Mēs esam pārlikuši viņu uz šo spot. Un, kā jau Artūrs arī rakstīs, arī spotā patiesībā ļoti labi patreidot, jo mēs šos airdrop kritērijus precīzi, protams, nezinām, bet var visu šo patreidot. Pieņemsim, es tur varu pamainīt rekur USDC pret USDT. Tātad man ir interese viņus apmainīt. Es spiežu sell. Tā, kaut kas laikam pa daudz. Sais rādās laikam pārāk liels man. Kaut kas uzkārējies. Labi, bet ideja jūs sapratāt, tātad šeit mēs varēsim apmainīt pret USDT, jebkurā brīdī, protams, varam apmainīt atpakaļ. Tātad mēs ejam atkal more, USDF, un šeit mēs varam mintot. Tā kā ļoti vienkārši. Vienīgi tas, ka viņš ir BNB ķēdē. Tas gan tikai BNB, Jā, tas gan mums ir jāpaskatās, tā kā to jūs noteikti, ja vēlaties. Šitais te uzreiz no maka, tā kā bez depozītā. Tā kā, ja jums ir jau BNB tikko USDT, jūs varat uzreiz šeit mint šito te USDF, un pēc tam ielikt šo USDF, kā depozītu, lai treidot uz futuriem. Wow, tas patiesībā ir nenormāli forši, un reku rakstīts, ka līdz pat 15% gadā, kas ir patiesībā vairāk kā procents mēnesī par to, ka viņš vienkārši tev stāv.
ir superīgi. Un, protams, ka var visiem šiem punktiem un apgrozījumiem sekot līdzi, un, protams, ka tas ir nepieciešams kaut kāds laiks, lai šī informācija tātad, updatētos, jeb atjaunotos, un te tie punktiņi pēc laika jums arī parādīsies. Tā kā tam visam var sekot līdzi. Jā, un šeit var uzreiz redzēt team pointi un usēja pointi. Tā, kuri team pointi, es pat neredzu. Jā, ot šeit inviter, tur, kur you, earned, jā, vēl uz leju, ot šeit, jā. Šie komandas, jā? Jā, šie jau ir komandas pointi. Super, tā kā jā, jūs pievienojoties pie mums, jūs jau pa lielam būsiet komandā, kur jau ir jau strādājoši punkti. Protams, ka viņi būs daudz vairāk, tad, kad mēs kopīgi arī to darīsim. Un es domāju, ļoti labi nopelnīsim. Tā kā es domāju, iespējas ir ļoti lielas, noteikti jāizmanto. Es uzskatu, ka risks ir ļoti mazs. Protams, ka risks vienmēr ir. Un, ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet, jautājiet. Mēs vienmēr esam atsaucīgi, tāpat kā mūsu komūna, un noteikti jums arī palīdzēsim. Tā kā pelnam kopā, es uzskatu, un tad jau dalīsimies ar rezultātiem. Jā, tieši tā. Paldies visiem. Čau. Paldies, čau.